Tas, ko es gribu šodien izdarīt, ir tā, ka mākslīgā intelekta tēma skaidrs pēdējos 3 gadus, tur pateicoties ChatGPT un līdzvērtīgiem rīkiem, ir karsta. Mākslīgais intelekts mums vienmēr jāatcerās, vai es vienmēr atgādinu, visiem nav nekas jauns. Bet es gribu varbūt dot jums perspektīvu, un tā perspektīva vairāk saistīta nevis ar to, ko ar to tehnoloģiju var izdarīt. Ja? Man liekas, ka to jau visi ir atklausījušies, un ja tu zini un mēģini, forši, ja nē, ļoti jauki. Sagaidiet, kad jūs aizvietos, ja, tas mākslīgais intelekts, un tad varēsiet satraukties par to. Bet konceptuāli tā ideja būs vairāk varbūt tiešām paskatīties no tādas cilvēka kaut kādā mērā perspektīvas, ko nozīmē mācīties par mākslīgo intelektu, ko nozīmē mācīties sadarboties, ko nozīmē veidot tās instrukcijas, ja, tur ChatGPT vai citos rīkos, un vai tas tiešām atšķirās no tā visa pārējā, ko mēs jau zinām par tehnoloģijas kā tādas lietošanu. Ja? Par to ir aptuveni tas šī rīta tas stāsts. Un dzīvē ir pāris lietas, kas ir garantētas. Ja? Varētu teikt, garantētas, es izmantošu vārdu arī deterministiskas, ja? Ka mēs varam konkrēti paredzēt. Viena no tām ir nodokļi, protams, vai ne? Kā jūs zinat, kas seko pēc tam? Nāve, vai ne? Cerams, mīlestība un citas lietas, bet manā piemērā tā ir gravitācija. Ja? Tas ir kaut kas garantēts pēc būtības. Un tā mana pamatpremise ir par to, ka viss, ko jūs zinat par tehnoloģiju, viss, ko jūs zinat par automatizāciju, attiecīgi tu tur ievies kaut kādu projektu uzņēmumā, vienalga, vai tas ir mācību platformā, vai tā ir kaut kāda HR sistēma, viņa dienas beigās tu sabūvē viņu tādā veidā, ka es uzspiežu podziņu un notiek tas. Ja? Un ja rezultāts nav tāds, kādu tu to gribēji, tad tur ir problēma fundamentāli tajā sistēmas dizainā. Ja? Kaut kur kļūda ir, neesam uztaisījuši to procesu, varbūt pareizi uzzīmējuši un tam līdzīgi. Un attiecīgi tad klasiskā tehnoloģija kā tāda, tas ir tas stāsts par to, tur ir tā garantija, tā gravitācija, tas determinisms. Ja? Mākslīgais intelekts patiesībā pēc definīcijas, pēc pašas būtības, kā šāda veida sistēmas un modeļus, un tā skaitā risinājumus veido, viņi ir varbūtiski. Attiecīgi, tad, kad jūs skatāties laikaziņas, patiesībā laikaziņas jau arī prognozē, izmantojot mākslīgā intelekta metodes, tur specifiski to sauc gan par mašīnu mācīšanās metodēm, gan tur varētu saukt viņas par dziļās mašīnu mācīšanās metodēm. Šie visi jēdzieni šajā stāstā viņi nav tik svarīgi, ja? Mums nevajag tur tehniski nošķirt. Tas, ko es mēģinu pateikt, ir līdzīgi kā laikapstākļi, kurus mēs varam prognozēt ar kaut kādu precizitāti, bet ne 100%. Ja? Tev vienu dienu laika vecs pasaka, būs krusa, tu izēj ārā, nav. Otru dienu pasaka tā. Tas nozīmē, kaut kādā, vienā no 10 vai 100 dienām, atkarībā no precizitātes, būs kļūda. Un mākslīgais intelekts pēc definīcijas, tā kā šīs sistēmas veido, ir varbūtisks. Ja? Tā, kad tu iebakstīji tekstu ChatGPT, ja? Pieņemsim, debesu krāsa ir, tev tā sistēma tev vienkārši iedod vārdu, ko šī sistēma ir iepriekš apmācot, ja, uz daudz milzīgu informācijas daudzumu, ir redzējusi, kā šos vārdus lieto. Un, attiecīgi, viņus vienkārši prognozē. Bet, neejot atkal detaļās, vienkārši pieņemsim, ka mēs to tagad noticam un esam redzējuši, ka mākslīgais intelekts ir vienkārši citiem vārdiem varbūtisks. Ja. Tas nozīmē, ka skatoties uz to, kāds tad ir tas salīdzinājums tādai tipiskai automatizācijai vai tehnoloģijai, un ja mēs salīdzinām ar mākslīgo intelektu. Tad pamatīt ideja mākslīgajam intelektam, pamatideja varbūt tai klasiskajai sistēmai, ir par to, ka viņi ir paredzama, un tu ļoti skaidri vari noteikt tādu soļu secību, un tu laid viņu 100 reizes no 100, un tev rezultāts būs tāds, kā tu viņu uztaisīji un paredzēji. Ja? Tas ir tas, kā mēs līdz šim brīdim tās sistēmas esam veidojuši. Tātad varam atkārtot, esam konsekventi un tā tālāk. Un mākslīgā intelekta kontekstā patiesībā tā sistēma ir dinamiska. Un viņa tik tiešām ir atkarīga no konteksta. Ja? Tie, kas ir arī pamēģinājuši vienu no tiem jaunās paudzes rīkiem, tu ieraksti vienu un to pašu jautājumu 2 reizes. Ja? Tev iedod 2 dažādas atbildes.
Un tas ir tas stāsts par to, ka tur ir tā varbūtība. Ja? Tās dažādas atbildes ir patiesas, viena no viņām ir patiesāka nekā otra, bet viņi vienkārši ir varbūtiski. Līdz ar to, ja tu pamaini kontekstu savam vaicājumam, tev pamainās arī atbilde. Ja? Nu, tā premisa. Līdz ar to, ja mēs ceram, ka tā sistēma tā kā, viņa nedarbojas, varbūt mums tā sajūta. Ja es tā kā uzrakstīju, bet es nedabūnu to savu rezultātu, ko es gribēju, vai es ierakstīju to jautājumu 5 reizes un 3 reizes atkal bija savādāka atbilde. Es mēģinu jums pateikt to, ka tas nav, tā nav kļūda sistēmā. Ja, tā ir feature. Ja? Tā nav kļūda nekādā veidā. Ja jūs cerat kaut ko citu, tad neceriet. Jums nevajag mākslīgo intelektu. Gribat izmantot mākslīgo intelektu, redzat iespējas un tam līdzīgi, tad varam skatīties uz to, vienkārši pieņemam. Piemērs, ko es parasti arī gan augstskolā, gan arī dažādos citos settingos izmantoju, man šķiet, ka viņš ir ticams, un tas stāsta par zālēm. Tu aizēji uz veikalu, nopērc paracetamolu. Tu zini, kam viņš ir domāts, bet tu izvilksi to mazo lapiņu, sāks lasīt, tur var būt blaknes arī. Ja? Un jautājums ir, vai tas ir viens no 10 000 gadījumiem, viens no 1000. Attiecīgi varat izreikināt, ja, ko tas procentuāli nozīmē. Bet arī tur pēc būtības ir tas pats koncepts. Viņas, ir ar gaidāmo rezultātu, bet kaut kādam mazam cilvēkam skaitam, kaut kādam mazam gadījumu skaitam arī var būt, novirze. Un tas arī tas pats ir par to mākslīgo intelektu. Līdz ar to savā ziņā, tad, kad mēs mācamies par mākslīgo intelektu, ko mēs šobrīd darām? Tagad ir pilns ar Eiropas naudiņām pieejams, vai ne? Ņemam visādus kursikus. Es tā kritiski izteicoši, manuprāt, ir pilns ar visādiem pseido pasniedzējiem, vai ne, kas tagad stāsta un rāda tur ChatGPT un Microsoft Copilot un visādas lietas. Bet ko viņi jums māca? Viņi māca jums, kur uzspiedīšu šo podziņu, būs tāds rezultāts, vai ne? Uzspiedīšu citu podziņu, būs tāds rezultāts. Kas ir visforši, bet es vienkārši fundamentāli patiesībā gribu pateikt to, ka mācīties par mākslīgo intelektu, tā jau ir tāda mazliet kognitīva prasme to lietot, ja, tāda zināšana lieta, nevis spiest podziņas un būs rezultāts. Tā kā attiecīgi domāt par to, kāds būs tas jautājums, ko tu uzdosi, vai tas rezultāts, ko es sagaidīju, vai viņā ir kļūda vai nē. Ja, tāda pamatpremisa var būt, viens tāds salīdzinājums, ar ko tas atšķirās. Līdz ar to, attiecīgi mākslīgam intelektam ir, nav tādu fiksētu pēc būtības noteikumu kopums, un, klasiskajās sistēmās tādi ir. Ja mēs attiecīgi varbūt ejam uz priekšu, paskatāmies vēl no citas perspektīvas, kur tas varētu arī būt. Un tā perspektīva atkal ir, attiecīgi mācoties lietot vai jaunu CRM, vai HR, vai tur e-learning, vai citu sistēmu, bieži vien mēs vēl joprojām mācamies par to, kāds tad ir tas process, un mācāmies vienkārši atkal klikšķināt pogas un skatāmies, kāds ir rezultāts. Mācāmies par sistēmām, citiem vārdiem, un viņu lietojamību. Ja, tur tas nav tāds kognitīvs process, vairāk kā navigēt un tam līdzīgi. Un mākslīgo intelektu sistēmās ir tiešām pavisam savādāk. Ja mēs gribam izmantot, piemēram, ChatGPT radītās iespējas, vai tur Microsoft Copilot vai tam līdzīgi, tas vairāk tiešām ir par tādu formulēšanu, kā tu noformulē to jautājumu. Ja? Tāpēc arī jums rāda bieži vien arī tajos pašos visādos kursos, ka, hei, tu iedod kaut kādu lomu, tu mēģini mazliet nofokusēties, ja? Kas ir tas tavs vaicājums, kas ir tā pamatbūtība un tam līdzīgi, lai tu varētu dienas beigās dabūt to rezultātu ārā tādu, kādu tu viņu aptuveni gribi. Un, manuprāt, tik tiešām tur, kur mēs esam mākslīgā intelekta tehnoloģijā, tas nav mans izdomājums, esmu kaut kur aizņēmies, ir, tas mākslīgais intelekts ir tā kā tāds neierobežots skaits praktikantu. Jo praktikants atnāk tikko, vienalga vai no skolas, vai jūs esat paņēmuši viņu darbā, un attiecīgi jums jau arī pirmajā reizē, klausies, izlasa līgumu, ja? Izvelc ārā vai pasvītro tur atsevišķus tēzes. Tam cilvēkam jāpasaka priekšā solīti pa solītim, varbūt daudz vairāk sākotnēji, nekā tu cerēji. Un tad tā ideja ir, vai ne, jo cilvēks vairāk no savas pieredzes iemācās, jo mazāk tev viņam jāpasaka priekšā, tu jau vari iespējams deleģēt, ja? Pasaki atslēgas vārdus, līgums, ja? Izlasi pārstrādā, un cilvēks jau kaut ko zina. Un mākslīgā intelekta sistēmām šobrīd ir tā fundamentāli. Mākslīgā intelekta sistēma nav tādas atmiņas. Viņas ir tā kā tu uztrenē, un viņam ir tāds statisks tas smadzeņu, ja? Sauksim par podu kā tādu. Un attiecīgi nav tā, ka tu uzdevi vienu jautājumu, mākslīgais intelekts tagad pēkšņi ir kaut kā fundamentāli uzlabojies, ja? Vai mainījies. Tas vienkārši nenotiek. Un tāpēc ir tā ideja, tad, kad kāds no tehnoloģiju gigantiem izdomās to metodi,
Jo cilvēks mācās, tu pieskaries plītī, tev ir kaut kāda reakcija, tu kaut kur piefiksē sev tādā, vai ne, ilgajā atmiņā, kāds ir tas process. Mākslīgajiem intelekta sistēmām vienkārši fundamentāli tā tas nenotiek. Tas, kas gan notiek, kāds varētu oponēt, ir mākslīgais intelekts var tā kā sev fonā, tā kā pierakstīņus pierakstīt. Tā, tu visbiežāk man prasi jautājums par mārketingu, ja? Un tu vienmēr saki, klausies manas atbildes par garu, tad es tev došu 2 teikumos. Tas savā ziņā tas ir tā kā nevis tā ir tādā ilgtermiņa atmiņa, tādā cilvēka perspektīvā, bet drīzāk tāds blociņš ar ļoti skaidri nodefinētiem punktiem, ko katru reizi, kad tu man pavaicāsi kaut ko, ja? Tad es tā kā vēlreiz skatīšos, tā, šito es izpildīju, un tad iedošu tev atbildi. Ja? Kaut kā tā uz to vajag skatīties. Tā kā fundamentāli tas process pavisam savādāks. Tas nozīmē, manuprāt, tā mākslīgā intelekta izmantošana, tā saucamā promptēšana, kas ir anglicisms, jeb instrukciju došana, ja, tajos attiecīgi rīkos. Man šķiet, ka tas ir vairāk tiešām par to, kā kaut kas līdzīgs tā kā deleģēšanai, ja, nevis uzspied podziņu rezultāts. Un mēs jau zinām, lai deleģētu, tā jau ir tāda mazliet augstāka, kaut kādā mērā arī kognitīva prasme. Prasme vispār pati pa sevi, ja, kā tāda. Jā, ir plus mīnus kaut kā ideja, virziens. Vēlreiz, automatizācijā, tu gribi paņemt kaut kādu procesu, automatizēt, izmantojot vecās labās metodas, kas mums ir pieejamas. Vēlreiz, tā tad ir garantēts rezultāts. Vienmēr. Un ja nav garantēts rezultāts, tad mēs attiecīgi paskatāmies, kaut kur tajā konfigurācijā kaut kas nav. Ja? Nav tā rezultāta. Vēlreiz, tajā mākslīgajam intelektam vēlreiz ir stāsts par to, ka mainīgs rezultāts, ja, pēc definīcijas, garantēti mainīgs. Ja, vienā no 1000 gadījumiem vai citiem, tas tik tiešām ir tā kā ar tiem kauliņiem. Tu uzmet, ja, tev ir 1, 2 un tam līdzīgi, un tur ir tā varbūtība. Tā kā pat ar ļoti perfektu instrukciju, ja, super detalizētu un tam līdzīgi rezultāts var mainīties. Ja, tie, kas ir ar ChatGPT spēlējušies, varat, ja, tā kā apstiprināt, esam šito novērojuši. Ja, es redzu galvas lielākā daļa arī pamaina. Tad vēlreiz tas rezultāts tik tiešām var būtisks. Un līdz ar to savā ziņā tas, ko mums varbūt ir apgūstot šīs sistēmas, uz ko ir jāskatās, tas nav tikai par to, kā lietot, bet tas ir arī vairāk tiešām par to, kā interpretēt to rezultātu, ko mēs kaut kādā mērā dabonām ārā. Kādā veidā iterēt, ja, ar savu 2., 3., 5. vaicājumu vai tam līdzīgu, lai dabūtu tomēr to rezultātu, kuru mēs gribētu. Te tas atslēgas vārds, tas RPA, tas Robotics Process Automation, varbūt tehniskāks, bet citiem vārdiem vecā labā automatizācija, ko mēs jau vai ne diezgan ilgstoši kā tādu izmantojam. Tad tā pamatideja par to, ka, lai tu varētu automatizēt procesu, jūs kādreiz tur apsēdāties ar izstrādātājiem, ar kādu, kurš tos rīkus prata vai ne izmantot un pielietot jūsu darbā. Un dienas beigās tur vienmēr vajadzēja tas stāsts bija par tādu procesa zināšanām. Ja? Jums tam izstrādātājiem jāpasaka tā, finansēs vai HR man tagad ir rekur. Process sākas šeit, šādi ir tie soļi, tagad pārvērt to visu kaut kādā sistēmā, vai ne, kurā es uzspiežu podziņu, un tad tur ir parādās tas rezultāts, kaut kāds apkopojums un tam līdzīgi. Līdz ar to tas tik tiešām bija vienmēr stāsts par tādu konfigurāciju. Mākslīgais intelekts patiesībā, lai tu varētu saprast, vai kur tad ir tā kļūda, vai kur tad ir tā novirze no gaidāmā rezultāta, tev ir reāli tā joma jāsaprot. Ja? Ja tu esi jomas speciālists, tad tu to kļūdu varēsi izķert. Ja tu esi zaļš gurķis, kurš izmanto mākslīgo intelektu, ja, cerot, ka tagad tavam līgumu nointerpretēs labāk kā jurists, tad ir mazliet izaicinoši, jo iespējams 99 no 100 gadījumos tā interpretācija būs ok, bet mums jau satrauc arī tā situācija, kur tas viens, kur tajā vienā gadījumā ir kļūda. Jo, būsim reāli, tad, kad mēs automatizējam lietas vienkārši pēc definīcijas, gan mūsu platumgrādos, gan citos platumgrādos, problēmai vienmēr ir vārds un uzvārds. Ja? Un tagad ir mākslīgais intelekts, kurš arī iedod tev rezultātu, un vairs nav vārdu un uzvārdu. Ja? Tā kā te ir tāds, manuprāt, diezgan fundamentāli, varbūt savādāks tas skata punkts, kā vispār uz to mākslīgo intelektu raudzīties. Un līdz ar to, ja mēs zinām, ka mākslīgā intelekta sistēmas ir varbūtisks, tad varbūt sākot ieviest arī mākslīgo intelektu procesos. Konkrēts piemērs, tev atnāk e-pasts, mēs visi zinām, jā, ir kāds jau pamēģinājis iekopē e-pastu ChatGPT, pasaka, klausies atbildi smuki, citā valodā tev iedod rezultātu. Tu vari arī veidot automatizāciju, ka tev nav jākopē tas teksts ChatGPT. Tev tajā pašā e-pasta logā ir podziņā uzģenerēt atbildi un tev viņu iedod.
Ja? Nu, citiem stāstiem par to, ka tu vari izveidot šādas atbildes, bet tas nozīmē, ka, ja tu zini, ka ir kļūdas, varbūt ir vērts paredzēt kaut kādu kvalitātes kontroli. Un kvalitātes kontroli patiesībā var būt arī cita veida mākslīgā intelekta asistents, kurš pārbauda, pirmā sagatavoto rezultātu. Nu, tas savā ziņā kā procesā, ja mēs tur ieliekam tur 6 acu principu, tīri statistiski ir mazāka iespējamība, vai ne, ka mēs tajā procesā nokļūdīsimies. Tas pats arī mākslīgo intelektu. Līdz ar to atkal, tas nozīmē, ka mums tie procesi ir mazliet savādāk vienkārši, manuprāt, jāveido. Vēlreiz, tad mākslīgais intelekts tik tiešām ir zināšanas par jomu un savā ziņā, lai mēs varētu saprast, kas tur notiek, kur kaut kādā mērā ir tā kļūda, tas nav tikai par to rīku, tas ir tiešām vairāk par to, kā mākslīgais intelekts liek mums mazliet apšaubīt lietas, liek pārvērtēt lietas, liek iedziļināties un tā tālāk. Ejot uz priekšu, tad vēl viena premise par šo visu varētu būt, ka mākslīgā intelekta izmantošana prasa tādas tiešām metaprasmes. Prasmes kā tādas, bet arī dažādas detaļas tajās visās. Viena, protams, no tām ir kaut kādā mērā abstrakcija. Ja? Tas ir arī kaut kāda iespēja paskatīties uz problēmas formulēšanu. Ja mēs tā padomājam, ir tāda tipiskā nenosaukšu autoru, jo es tiešām vairāk esmu praktiķis nekā teorētiķis, bet ideja par to, ka ir vairāk, tur tie 5 veidi, kā cilvēks mācās, par zināšanām, citām lietām. Pirmais vienkārši atsaukt atmiņā. Rīgas galvaspilsēta ir Rīga. Latvijas galvaspilsēta ir Rīga. Paldies par uzmanību arī man. Otrs tad līmenis varētu būt, ko tu zini par Rīgu, un iespējams pateikt 1-2 teikumus. Trešais līmenis varētu būt jau, interpretēt kaut kādā kontekstā. Ja mēs zinām, kā Rīga tur, veidota krustnešu laikā, vai mēs varam izdarīt secinājumu, ka iespējams Tallina un pēc būtības Viļņa arī iespējams tajā laikā veidojušās kā pilsētas. Ceturtais līmenis vienmēr ir par to, kā šīs zināšanas sintezēt jaunos kontekstos, vai ne, un 5. vienmēr ir jaunu zināšanu radīšana. Līdz ar to, ja mēs tā padomājam, mēs esam pilnīgi noteikti tajā punktā, kur tas pirmais atsaukt atmiņā un pastāstīt ar mākslīgā intelekta sistēmām ir automatizēts. Tas tā kā Google gāja tajā virzienā, tagad mākslīgais intelekts tev jau iedod apkopojumu. Līdz ar to sanāk tā, ka zināt lietas vairs neko nemaksā. Tā. Un tad ir jautājums, vai mēs tagad maksāsim cilvēkam par to, ka viņš zina kaut ko. Jo mākslīgais intelekts, būsim reāli, ir gudrāks par mani un mums visiem šeit. Vai mākslīgais intelekts var izdarīt visas tās meta lietas, ko mēs, protams, nē. Jo nav tur tās atmiņas par visiem tiem procesiem, bet arī cilvēks tik tiešām ir arī daudz vispārīgāks, manuprāt. Un otrs, protams, virziens varbūt ir arī tiešām par to komunikāciju, kad arī mākslīgais intelekts prasa, savā ziņā es visu laiku stāstu par tām kognitīvajām prasmēm, varbūt pat augstākām kognitīvajām prasmēm, ne tikai tādām spiest pogas un skatīties uz rezultātu. Bet šajā gadījumā tas tiešām ir, lai tu varētu sagaidīt rezultātu, ko tu vēlies, laba rakstīšana, strukturēta domāšana, kā nodefinēt jautājumus un citas lietas. Vēlreiz tāda meta prasme, kas ir vēlreiz no tāda prasmju hierarhijas, ja jūs tā vizualizējat to visu, man patīk vizualizēt lietas, tad tas ir bišķiņ no tā augstākā plautiņa. Ja mums ir darbinieki, tāds normāls sabiedrības sadalījums, vai ne, 5% super forši darbojas, vai ne, viņiem ir šīs prasmes, un lielākai daļai varbūt viņas ne līdz galam ir attīstītas. Tieši sintezēt jaunu informāciju, tieši noformulēt sarežģīts jautājums. Jo tas jau kaut kādā mērā tas, ko mēs sagaidām no cilvēkiem, kas ir jau tādi pieredzējuši speciālisti, ne jau varbūt tādi, kas tikko sāk darbiņu. Bet no otras puses mēs tagad sakam, ko es mēģinu jums pateikt, ka, vai tu mākslīgo intelektu tā jēgpilni varētu darbināt, tev vajag tās augšējā plauktiņa prasmes. Un savā ziņā, jūs jau redzat, vai ne, mums tāda mazliet kā šķēra šeit ir parādījusies. Līdz ar to, tas nav par digitālām prasmēm, manuprāt, tas ir vairāk tik tiešām par tādu cilvēku domāšanas prasmēm. Un kā iemācīt domāt? Jo man reizēm cilvēki uzdod jautājumu, Edvīna, labi, pieņemsim, ka tas, ko tu saki, mēs tam kaut kā noticam, varbūt intuitīvi jau jūtam, varbūt šis ir tas virziens. Ko darīt tagad ar to visu? Un tad ir tāds interesants jautājums savā ziņā, vai mana interpretācija varētu par to būt, ka vai mēs darbā mācām cilvēkiem domāt? Mēs paņemam cilvēku no malas. Jā, es tikai jautāju. Mēs bieži vien viņiem parādām, kā tehniski darīt darbu,
jā, kā, protams, attīstam viņus tam līdzīgi. Un līdz ar to, lai viņi varētu tiešām veiksmīgi darboties ar mākslīgo intelektu, savā ziņā viņi tā kā jāmāca ir arī papildus domāt. Un kādam tas process ir dabiskāks, un kādam attiecīgi vai ne ir jāiedod vairāk. Tā rociņas paturēšana un līdzīgās analoģijas vai ne. Tā kā es teiktu, ka mākslīgais intelekts, protams, samazina to tehnoloģisko barjeru, jo vēlreiz tātad mākslīgā intelekta koncepts nav nekas jauns. 40. 50. gados mēs ar to esam nodarbojušies. Tas, ko jūs redzat savos straumēšanas servisos vai Netflixā vai Go3, tur jau visas šīs rekomendācijas sistēmas, ka pēc taviem skatījumiem piedāvā filmas, tas viss ir būvēts uz tās pašas idejas. Ja? Bet tas, kas ir jauns, ka tev ir pēc būtības par 20 vai nu bez naudiņas vai par 20 naudiņā mēnesī tu vari piekļūt mākslīgā intelekta potenciālam. Līdz ar to mākslīgais intelekts kļūst ļoti demokrātisks, ļoti pieejams mums visiem. Un tāpēc ir tā interesantā lieta, ka no vienas puses varētu teikt, ik viens var nospiest podziņu, bet jautājums, vai visi var uzrakstīt tiešām labu to instrukciju, to promptu. Ja? Vai visi var novērtēt iegūtā rezultātu kvalitāti, un tā tālāk. Un līdz ar to atkal tas nav par to tehnoloģiju, tas ir mazliet par to kognitīvo briedumu. Jā, tā. Un tad es teiktu, skatoties kopumā uz sistēmas, nezinu, kāpēc šis slaids tur ir, bet varbūt iesim uz šo. Ja jūs gribat tādu vienu kvalitatīvu resursu, kurā pasmelties, es varētu teikt, piesakojiet man LinkedInā, bet nedariet to, jo es tur principā neko nerakstu. Tāpēc Bens Evans ir tāds britu, ja nemaldos, autors. Viņš pēta tehnoloģijas, un viņam divas reizes gadā viņš izdod tādu 90 slaidu prezentāciju, kur viņš, teiksim, apkopo tādas tehnoloģiju tendences, un tas ir, zin kā, visiem bez maksas pieejams, un tur var noklausīties kaut kāds tos YouTube viņa saites, bet ideja ir tāda, es esmu vienkārši šo aizņēmies no viņa. Un no vienas puses mēs varētu teikt, kas tad mainās ar to mākslīgo intelektu? Ja? Tajā kreisajā pusē, ko mēs darām? Cilvēki bieži vien arī Google izmantoja, kas ir tur labākā cepuma recepte. Pēc atslēgas vārdiem tu dabūni receptes un viņas atver un skaties. Bet mākslīga intelekta tehnoloģija tagad tev dod iespēju uzdot pavisam fundamentāli citu jautājumu. Ja? Uztais fotogrāfiju ar leduskapi un uzdod jautājumu, ko es varu uztaisīt? Ja? Pilnīgi cits jautājums. Pilnīgi tā kā, un arī līdz ar to arī rezultāts, ko tu ar to vari dabūt. No vienas puses varētu teikt, tas tā kā mazliet mūs notrūlina, no vienas puses, nav tā kā baigi jādomā. No otras puses, ja tev tur sametīs kaut kādas muļķības un vēl citas lietas, tad paliek interesanti, vai ne? Jo, kā lai saka, skaidrs cilvēks ir slinks, es fundamentāli tam ticu, visi izvēlēsies īsāko taciņu, jo domāt prasa fundamentāli patērēt vairāk enerģiju. Kā mēs zinām, vai ne, tur tās pirmā, otrā sistēmas domāšana, vai tas ir Daniela Kahnemana vai citi koncepti. Līdz ar to, lai tas, ko es mēģinu pateikt, lai mākslīgo intelektu darbinātu, vajag domāt, vajag patērēt vairāk enerģiju nekā mazāk enerģiju. Tā, un šīs pozitīvās nots, vai jums ir jautājumi?